Sveicināti! Mans vārds Elvis Jaunzems, un šis ir Samsung Galaxy S7 Edge. Es pirms mēneša apskatīju standarta Galaxy S7 modeli un atzinu to par varenu labu esam. Tādēļ šajā apskatā es pievērsīšu lielāku uzmanību tam, ar ko Edge modelis atšķiras no standarta varianta. Tāpat arī apskata beigās es nedaudz ieskatīšos Samsung Gear VR sniegtajā virtuālās realitātes pasaulē. Tādēļ, ja tevi pilnībā neinteresē Galaxy S7 Edge un gribi dzirdēt tikai manas domas par Galaxy Gear VR, spied šeit uz ekrāna, lai pat taisnā pārētu uz Gear VR sadaļu. Pagājušo gadu kopā ar Galaxy S6 iznāca arī S6 Edge variants, kurš pievērš tehnoloģiju pasaules uzmanību ar savām elegantajām izliektajām ekrāna malām. Lai gan es šo variantu pats biju palietojis kādu laiciņu, tā arī nekad man nebija iespējas izveidot apskatu par Edge vietāruni, tādēļ ar šo apskatu es centīšos to labot. Pagājušo gadu S6 Edge no standarta modeļa, neskaitot tā izliektās malas, būtiski neatšķīrās, bet šogad Edge modelis ir nedaudz citādāks kā standarta Galaxy S7. Fiksies pārskriešu pāri specifikācijām. Tātad abiem modeļiem ir vienāds chipsets, vienāda operētārsistēma, tāpat ūdens izturība un tās pašas kameras. Mans iespējas par šīm komponentēm, spoiler alert, tie bija izcili. Var uzzināt Galaxy S7 apskatā, tādēļ tagad pievērsīšos tam, kas šajā telefonā ir atšķirīgs. Sāksim ar bateriju, kas standarta modelī bija 3000 mAh, bet Edge modelī ir lielākā 3600 mAh kapacitātē. Teorijā ar šādu apjomu būtu jāvelk ilgāk nekā Galaxy S7, bet viedokļi par bateriju ir dažādi. Piemēram, es ar Kristapu Skuteli nedaudz parunāju, un viņš teica, ka vismaz ar Edge bateriju telefons tur kaut cik līdz dienas beigām, un tas ir ilgāk nekā standarta modelis pēc viņa pieredzes. Es gan neesmu tik pārliecināts par Galaxy S7 Edge pārākumu, jo kaut kāda iemesla dēļ man S7 Edge baterija izvilka tieši tikpat, cik nomināli būtiski mazākā S7, proti dienas beigas ar 5 stundu screen on time. Varbūt tas ir dēļ ekrāna, kurš izmērs ziņā ir pieaudzis. Standarta modelim ir 5,1 colu Super AMOLED displejs, bet Edge 5,5 colu Super AMOLED displejs ar tādu pašu 1140p izšķirtspēju. Pagājušo gadu Edge modelim bija divi varianti. No sākuma bija standarta S6 Edge ar 5,1 colu, un vēlāk parādījās arī Edge Plus, kuram bija 5,7 colas, un izskatās, ka ar S7 Edge 5,5 colām Samsungs vēlas iet tādu tā kā vidusceļu starp šiem abiem izmēriem. Būšu godīgs, man Edge modelis nepatīk. Manuprāt, tas upurē praktiskumu svētā dizaina vārdā, un izliektās malas varbūt izskatās skaisti, bet ikdienā vismaz man sagādāja vairāk galvas sāpju nekā sajūsmas sauciena. Jā, tas izskatās eleganti, to nevar noliegt. Man ļoti patīk slidināt bildes vai sānu rīkjoslas pa šīm malām, jo tad tās izskatās tā kā žurnāli, kas ritinās pa iespiestuves lentēm. Bet no praktiska viedokļa skatoties, man šīs malas nepavisam nepatīk. Galvenais iemesls tam ir mazā vieta, kur turēt dēlnes. Bieži vien es biju pārsteigts, kādēļ man ekrāns nejūt pirkstu skārienus, un tikai pēc tam es sapratu, ka tas ir tādēļ, ka mana dēlne jau bija pieskārusies ekrānam, tādējādi liekot apjukt telefonu ekrānam. Vispilgtāk tas izpaudās LMT pasākumā, kad es tur gribēju uzņemt bildi, turot ekrānu izstieptās rokās virs galvas, bet nekas nenotika. Kādēļ? Jo pirksts, ar kuru es telefonu turēju aiz malām, jau bija sānu nospiedis, tādējādi liekot slēdžu pogaini nereaģēt. Tāpat arī manāms, ka ap sāniem krāsas ir nedaudz deformētas, un aplikācijas, it īpaši tastatūra, turpina stiepties līdz malām tā, it kā šis būtu kurš katrs parasts telefons. Kopumā mans viedoklis ir šāds, ka es būtu priecīgāks, ja standarta S7 modelim būtu lielā baterija un 5,5 colu izmērs, un Edge modelis būtu tas ar 5,1 colu ekrānu, jo šis telefons izskatās tā glīti, bet lietot to man galīgi nepatīk. Tāpēc tagad parunāsim par Samsung Gear VR. Tagad kopumā industrija strauji attīsta ideju par virtuālo realitāti, un jau ir iznākuši tādi brīnumi kā HTC Vive vai Oculus Rift, kas 90. gadu sapņus par datorspēlēm virtuālajā realitātē padara par realitāti. Atšķirība gan tāda, ka ja abi iepriekš minētie aparāti bija jāpieslēdz pie datora, tad Gear VR darbina tavs telefons. Pats Gear VR pats par sevi ir tikai plasmasas ietvers, kurā ievietot Samsung telefonu. Ievietot var tikai svaigākos Samsung telefonus, un es mēģināju tur iepihņīt savu LG G2, un tīri fizisku iemeslu dēļ tas tur neielīda. Kā ierīces ekrāns tiek izmantots telefona ekrāns, un skaņa nāk no telefona skaļruņiem vai austiņām. Ierīce ir patīkami viegla, bet tik un tāpēc pusstundu skatīšanās man acis nedaudz sāpēja, un acu kopējā tā kā vieta bija sakarsusi. Tādēļ ik pa brīdim es to noņemtu no galvas. Kurš šāds ierīces var skatīties? Pamēģināsim!
Tā, tagad mēs esam iegājuši Oculus Gear VR programmatūras režīmā. Nedaudz pieregulēsim fokusu ar šo slēdzi. Un tagad mēs esam nonākuši diezgan interesanta paskatā dzīvojamā istabā. Es tūlīt ieslēgšu video ierakstīšanas režīmu, lai jūs arī redzētu. Tā, tas izskatās šādi. Diezgan smuka vietiņa. Šitā ir galvenā izvēle, šī konfigā dzīvojamā istabā. Respektīvi Samsung televizors. Šī konfigā dzīvojamā istaba ir tā kā Oculus Gear VR sākuma ekrāns. Šis ir veikals, kurā var aplikācijas novilkt. Šī ir biblioteka, kurā ir tavas novilktās aplikācijas. Es, kur jau dažas esmu atradis. Liela daļa tur ir maksas aplikācija, bet tur arī var atrast bezmaksas aplikācijas. Vispirms ieiesim Oculus video, kas ir tā kā 3D, nevis 3D, bet virtuāls realitātes video mājas. Atkal ieslēgšu video režīmu. Un šī izskatās diezgan mūsdienīgi, es pat teiktu futuristiska kino teātra tēma. Diezgan interesantas debesis. Izskatās jau iespējīgi. Labi. Apstīsimies kādu no Facebook video. Facebook, tāpēc, ka Facebooks nopirka Oculusu. Līdz ar to viņi savu platformu reklamēs Oculus tā kā ekosistēmā. Tas ir paredzams. Apstāmies Formula 1. Es kur pēc kroftīs iepazīstinās mūsu Formula 1. Es kur Valtteri Bottas, Viljams F1 palīdz. Wow. Šis ir iespējīgi, šī ir nākotne. Vienīgi kvalitāte ir ļoti struntīga. Būtu jauki, ja būtu labāk tā kā strīmošanas kvalitāte, citādi te īpaši neko daudz nevar paskatīt. Jā. Pirmo reizi es redzu no garāžas 3D tā kā vidi, un pirmo reizi es pieredzu kaut ko šādu. Pirmo reizi redzu, ko vadītājs var, ko pilots var redzēt līkumā. Izskatās jau fenomenāli. Šī ir nākotne. Šī ir nākotne. Nākotne sportam, nākotne futbolam, nākotne hokejam, nākotne formulai. Vienkārši nevis tā kā televīzijā tur pārslēdz no kadra uz kadru, bet gan vienkārši ir 3D kameras, un cilvēks skatās ar virtuālo realitāti, un skatās, kur vieni grib, ko. It kā viņi būtu uz vietas. Jā, cilvēks, it kā viņi būtu uz vietas. Tā kā skatītājs var redzēt visur, skatīties apkārt. Vienkārši, manuprāt, šī ir nākotne. Šī ir nākotne. Būtu jauki redzēt, kā šī tehnoloģija attīstās, bet līdz šim tas, ko esmu redzējis virtuālajā realitātē, ir daudz sološi. Ok, video ir apskatīti. Varētu kādu spēlīti paspēlēt. Ar kur ir Roketos. Tā ir vienkārši. Tā kā Angry Birds, bet ar kosmosa tematiku virtuālajā realitātē. Atkal ieslēgšu video režīmu. No. Start game. Tad te ir jāskatās apkārt un ar skarenu palikni jāmet diski uz šīm raķetēm.
Yes. Yes. Nu, vizuāli jau izskatās ļoti iespaidīgi. Virtuāla realitāte ne tikai spēlēm, ne tikai video, ne tikai, jūs jau zinat to P vārdu, bet kopumā satura patērēšanai, man liekas, būs nākotne. Būtu jauki redzēt, kā šī tehnoloģija attīstās. Nu, kas notiek? Nu, es pat nemāku, šito mēs, vēlas parāvi. Yes! Ok, esam pietiekami paspēlējušies. Jautājums ir šāds. Vai es šādu ierīci pats pirktu? Un es varu teikt, ka nē. Un kāpēc nē? Tāpēc, ka šobrīd šī vēl aizvien ir rotaļlieta. Izšķirtspēja ir nedaudz par zemu arī ar pašu jaudīgāko, modernāko un foršāko Samsung telefonu S7. Un kopumā būtu jauki redzēt, kā šī tehnoloģija attīstās, bet šobrīd īpaši steigties ar šo nevēlos. Arī saturs vēl aizvien ir nedaudz problemātisks. Bet kopumā ir ok. Kopumā es savu pieredzi ar šo ierīci vērtēju ļoti pozitīvi, un manuprāt, kā jau es vairākas reizes jau biju šajā video iepriekš teicis, šī ir nākotne. Portatīvās virtuālās realitātes ierīces izmainīs visu industriju, un, manuprāt, pats lielākais iemesls izvēlēties šādu līdzi ņemamu risinājumu ir, lai to skatītos garos lidmašīnas lidojumos vai autobusu braucienos. Iedomājies, tā vietā, lai vairākas stundas sēdētu saspiestā lidmašīnā, tu uzliec Gear VR uz acīm un aizceļot uz virtuālu kinoteātri. Šī ierīce padarīs lidmašīnu lidojumus vai autobusu braucienus paciešamus. Cīskais pēc tīrliņa. Ok, varbūt gluži ne autobusu braucienus. Bet īsumā es teiktu, ka Gear VR ir solis pareizajā virzienā, bet, lai to uztvertu pilnībā nopietni, ir jāattīsta izšķirtspēja un jārada vairāk augstas kvalitātes satura. Gear VR ir ierīce, par kuru es būtu priecīgs, ja to man uzdāvinātu, kā tiem, kas iepriekš pasūtīja Galaxy S7, bet pats par savu naudu es to nepirktu. Jebkurā gadījumā, paldies par skatīšanos, abonē šo kanālu, un ja tev patīk šis video, tad zini, kur pogu tev jāspiež.